sev pati pirms tam jau uzstādījusi diagnozes. Likās, ka man ir veģetīvā distonija, un tagad, lai viņš izdomā, kā man palīdzēt. Un kad vairāk par visu vajadzīgs atbalsts, var saskarties ar nosodījumu un diskrimināciju. Tādēļ daudzi dzīvo ar šo slimību un klusē. Man vēl ir tikai 20, tāpēc mana cīņa ar depresiju vēl, var teikt, ir tikai sākusies. Šīs epizodes tēma, kuram ir depresija. 5 dalībnieki visi apgalvo, ka viņi ir diagnosticēti ar depresiju, bet tikai viens saka taisnību. Šajā spēlē vairākās kārtās centīsimies izbalsot mūsuprāt blefotājus, lai noskaidrotu to vienu, kas saka mums taisnību. Katrā epizodē mums talkā nāks kāda Latvijā atpazīstama personība, lai kopā mēs izietu šos blefa labirintus. Bet es esmu šova vadītājs Vāris Vilciņš. Iespējams, nesen esam tikušies Sānielā vai atceries mani no 16+ seriāla Paliec negatīvs, bet tas jau bija sen. Tagad esmu šeit, lai kopā ar viesi censtos iziet spēles blefa labirintus. Šoreiz blefa labirintos dosies Radio 5LV personība un satura veidotāja Lota Ulmana. Cilvēku atkošanas līmenis 4. Sevi raksturo 3 vārdos – apņēmīga, daudzpusīga un līdzjūtīga. Galvenokārt vērtē cilvēkus pēc tā, vai viņi veido acu kontaktu. Uzskata, ka ir daudz pieņēmumu par depresīviem cilvēkiem, ka viņi nekad nevēlas socializēties, vienmēr bēdājas un ģērbjas tumšās drēbēs. Lai gan Lota stereotipiem netic, tie tomēr dažreiz pārņem viņas galvu, ja ierauga cilvēku pirmo reizi neiepazīstot viņu. Čau, Lota. Es esmu Māris. Prieks iepazīties. Saki, lūdzu, kādas tev ir sajūtas pirms spēles, kādas ekspektācijas? Man īstenībā ir satraucoši nedaudz sajūtas, tikai tā iemesla dēļ, ka es ļoti negribu uzdot nepareizos jautājumus. Es, protams, ka gribu atklāt to, kurš ir tas pareizais cilvēks, kas man jāatklāja. Bet jā, es negribu izklausīties neiecietīgi. Tas ir, par ko man visvairāk ir vislielākās bailes. Tīri no spēles konteksta, vai tev būs kāda taktika, kā tu pieies, lai atkostu, kurš blefo un kurš saka taisnību? Man vienmēr tāda sajūta, ka es saprotu, kuri cilvēki man melo. Tāpēc es centīšos skatīties acīs, saprast, kāds ir acu kontakts, varbūt kaut kas no ķermeņa valodas. Kaut kā iejusties kaut kādu policistu lomā, varbūt. Jā, un vai tev pašai ir bijušas kādas grūtības dzīvē, par ko tu būtu komfortabli padalīties ar mentālo veselību vai ar tieši konkrētu depresiju? Depresija noteikti man nav bijusi, bet noteikti ir visādi nepatīkami brīži dzīvē, kad tu saproti, vai ka tu pārmet kaut ko sev, pārāk daudz pārmet sev, un tad tu atrodies tādā nepatīkamā varbūt situācijā, ka gribas vairāk palikt mājās vienai, ar nevienu īsti nerunāt. Vai tu zini kādus stereotipus, kas ir saistīts ap depresiju vai tieši cilvēkiem, kas ir diagnosticēti ar depresiju? Es domāju, ka ir diezgan daudz stereotipu. Piemēram, kaut vai tas pats par to, ka tu visu laiku raudi un esi ļoti negatīvs un negribi ar nevienu tikties. Tas, no vienas puses tas jā, tā var būt, bet tajā pašā laikā katrs cilvēks ir citādāks. Tad mēs varam doties un noskaidrot, vai blefotāji mūs spēs aptīt ap pirkstu vai nē. Kā veiksim tev, veiksim man, un tad... Paldies! Uzvaram. Uzvaram. Jā. Kā tu jūties pagaidām līdz šim? Pagaidām neviena vēl nav. Kāda pirmie iespaidi ir? Pirmie iespaidi ir interesanti. Labi, tad sagaidīsim mūsu dalībniekus. Un tad jau turpināsim ar pirmo kārtu. Sveiki, labdien. Hello. Es uzreiz no tevis palūkšu pirmos iespaidus saistībā ar tēmu. No visiem ir tumšas drēbes, kas laikam ir varbūt viens no tiem stereotipiem, ka tu esi tāds nedaudz drūmāks kā cilvēks, varbūt, ja tu esi depresīvāks. Jā, ir ļoti grūti spriest. Es skatos uz acu kontaktu, kurš man skatās, kurš nē un kurš novēršas. Es uz jums skatīšos. Tad nedaudz iepazīsimies, tad kā tevi sauc? Mani sauc Klāvis. Blefošanas līmenis 4. Uzskata, ka depresija ir ļoti aktuāla. Ar to saskaras daudzi un atrast pareizo palīdzību ir ļoti grūti. Mani sauc Agneta. Blefošanas līmenis 2. Uzskata, ka cilvēki, kur cīnās ar depresiju, arī ir cilvēki, un pret viņiem nav jāizturas citādāk. Mani sauc Ralfs. Blefošanas līmenis 3. Uzskata, ka ir nepieciešams meklēt palīdzību pie speciālista, jo vienam ar šo cīnīties ir neiespējami. Mani sauc Maks. Blefošanas līmenis 3.
Uzskata, ka no pirmā acu uzmetiena neviens nevar pateikt, vai cilvēkam ir vai nav depresija. Es esmu Marta. Blefošanas līmenis 2. Uzskata, ka depresija nav tikai nomāktības sajūta. Tā ir pastāvīga cīņa ar savu prātu, tāpēc depresija ir ļoti neparedzama. Tātad pirmā kārta. Jums būs 20 sekundes, lai atbildētu uz jautājumu katram. Mans jautājums ir sekojošs. Cik ilgi, pirmkārt, jums ir depresija, cik ilgi varētu būt depresija? Kā jums šķiet? Es teiktu to, ka tas atšķirībā kā kuram, jo, piemēram, es atklāju to, ka man ir depresija pirms 3 gadiem. Un, jo sākot no agras bērnības, man bija tāda tā kā neapmierinātības sajūta. Un man likās, ka varbūt, arī maniem vecākiem likās tas, ka varbūt tas ir kaut kas, no kā es varētu izaugt. Bet, es esmu šeit. Jā. Paldies. Paldies tev. Un tieši laiks arī ir beidzies. Vai tu esi gatava? Esmu gatava. Un laika atskaits sākās tagad. Es pat, tas ir ļoti nesen šis, kas viss diagnosticēts, jo es pati cīnos ar to jau kādu pusgadu, bet tas arī, manuprāt, ir ļoti atšķirīgs no katra cilvēka, kāda viņam ir vispār viņa domāšana un mentālais stāvoklis, jo man arī ir ļoti grūti. Paldies. Tu esi gatavs? Tavs laiks sāks tagad. Tātad, apmēram 4 gadi varētu būt. Man bija 17, mācījos 11. klasē tajā momentā, kad sākās viss. Tā, kad sāku iet pie psihologa. Un es uzskatu, ka tas varētu ievilkties ilgi. Tas ir atkarīgs arī no cilvēka. Paldies. Lāk, vai tu esi gatavs? Un laika atskaits sāks tagad. Man šķiet, tas ir atkarīgi no katra cilvēka. Piemēram, man ir epizodes ļoti ilgas, varētu būt īsākas. Un katru reizi, kad es iekrītu tādā depresīvā bedrē, tas varētu ilgties tās laba epizode kādu nedēļu, varbūt mēnesi, varbūt pusgadu, varbūt mazāk. Paldies. Marta, vai tu esi gatava? Jā. Tavs laiks sāks tagad. Jā, kopumā es teiktu, ka man depresija ir jau 7-8 gadus, bet tādu konkrētu brīdi, kad viņa un kāpēc sākās, es nevarētu pateikt. Bet kopumā par depresiju, viņai nav termiņš. Depresija sākas un, diemžēl, lielākajā gadījumā depresija nevar izārstēt. Tāpēc teikt, cik ilgs depresija. Paldies. Paldies. Lotte, es tagad tev prasīšu pirmo atskatiņu. Ko tu domā par šo, kā šis iet līdz šim? Vai tev ir kāda sajūta, ka kāds varētu labāk blefot, kāds mazāk labi blefo? Jo mēs saprotam, ka tas ir ļoti grūti nosakāms šajā pozīcijā, bet vai tev ir savs priekšstats izveidojies? Man ir varbūt kaut kāds priekšstats. Laikam skatos tiešām uz to acu kontaktu, un kurš uz mani grib skatīties, vai kurš nē, un kurš vairāk varbūt novērš, kas es nezinu, vai tas ir labākais veids, kā to noteikt. Jā. Bet man kaut kas par Agnetu varbūt. Es nezinu. Man kaut kā tāda nojauta, ka viņiem varbūt nav depresija. Ok. Tad pēc tavas taktikas mums vēl vajag atklāt vēl 3 cilvēkus, kuriem nav depresija. Un tad kuram ir. Man, piemēram, likās, ka Marta bija ļoti strukturēta un saturiski savā stāstā. Un tad ir laika periods, kur tu nosauc, arī man nelīmējās ar to, kā tu to pasniedzi. Tāpēc tur man jau sāka rasties jautājumi. Kas mani noved uz to, kad mums ir pirmā izbalsošana. Tad ir jāpieņem šis lēmums. Ok. Un tad teikt, ka mēs abi divi tā kā uz dāmām vairāk sliecamies, jā? Tas nozīmē, ka man ir jāizdomā. Tu vispār neiesaisties šeit, jā? Es tikai domāju. Viss pressures uz tevi. Super! Es tev varu palīdzēt. Ok, es balsoju par Agnetu. Agnete, paldies tev. Pirmā kārta ir noslēgusies. Sākam otro kārtu. Visi gatavi? Tātad, līdzīgi kā pirmajā kārtā, jums tiks uzdots jautājums, un jums būs laika termiņš, kurā jums ir jāatbild. Šoreiz tas būs 30 sekundes. Un, lai nedaudz man un Lotai atvieglotu darbu, mēs esam piesaistījuši Katrīnu, kas mums uztaisījusi ir video sveicienu un video jautājumu. Sveiciens visiem blefotājiem un arī tam vienam cilvēkam, kuram reāli ir depresija. Mani sauc Katrīna Skrebele, un es tevi ļoti labi saprotu. Es arī neesmu nekāda eksperta, bet es jau, diemžēl, gandrīz vai 2 gadus esmu pazīstama ar depresiju, ar trauksmi, ar visādiem citiem traucējumiem. Savā TikTok profilā Skrebelfam es dalos ar savu pieredzi.
Man ir tāda sajūta, ka tā ir tāda kā mana misija dalīties ar cilvēkiem un radīt viņiem tādu kā atbalsta sajūtu, ka viņi nav vieni. Tātad mans jautājums jums visiem ir šāds. Kāda ir atšķirība starp psihologu, psihiatru un psihoterapeitu? Paldies, Katrīnai. Marta, sāksim no tevis. Jā, tātad psihiatrs ir ārsts. Lielākoties strādā vietās, kur ārstājās mentāli slimie cilvēki. Un es pati esmu konsultējusies gan ļoti mazliet pie psihologa. Psihologs ir cilvēks, kā es to redzu, pie kur vienkārši aiziet parunāt. Viņš nav nevarēs izrakstīt zāles, ja tāds būs nepieciešams. Un, jā, pie psihologa esmu gājusi, taču man tas nepalīdzēja. Un es gāju pa taisno pie psihoterapeita un pie psihiatra. Un, jā, psihoterapeits, manuprāt. Paldies. Marta, tavs laiks sāks tagad. Tātad psihologs ir tas cilvēks, kā jau Marta pateica, ar kuru parunāties var. Viņš varētu palīdzēt tev saprast problēmas sakni un izrisināt to. Psihoterapeits. Viņš varētu izrakstīt zāli, varbūt kaut kur zāles, varbūt kaut kur tevi novirzīt tālāk. Un, es tikai gāju pie psihologa un jā, es baigi tur. Man psihologs nepalīdz, bet es tikai pusgadu atpakaļ sāku. Paldies. Vai tu esi gatavs? Esmu gatavs. Tavs laiks sāks tagad. Tātad psihologs iet pie kāda, kur konsultējas. Viņš var pastāstīt tev, ko labāk darīt, ko sliktāk nē. Psihiatrs izraksta zāles, pie kuras negāju, es gāju tikai pie psihologa. Es apmēram 2 mēnešus gāju un tad arī viss. Es sapratu, ka viņš man nevar palīdzēt normāli. Psihoterapeits? Psihoterapeits? Viņas negāja. Skaidrs. Paldies. Tavs laiks ar beigsies. Ir kļūst vieglāk šī man? Nē, vispār nē. Paldies tev. Vai tu esi gatavs? Tavs laiks sāks tagad. Tātad psihologs, kā iepriekšēji pieminēja, ir cilvēks, pie kā vērsties konsultēties. Arī es no diezgan agra vecuma arī vērsos pie viņa, bet, diemžēl, man tur īsti nekāda tādas progresa nebija. Es viņu neteiktu, ka man tas baigi palīdzēja. Tad bija tā, ka es ievērsos pie psihiatra. Tur bija, ļoti senējies, tur bija tāds gadījums, ka bija runa par antidepresantiem. Un, diemžēl, antidepresants man neizrakstīja, man vecā. Paldies. Ja tev vajag nelielu ievirzi, man šķiet, ka Ralfs ir diezgan questionable šajā kontekstā. Tā domā. Pēc Ralfa atbildēm, jā. Es pat nezinu. Man vienkārši, protams, nav jau tā, ka visiem uzreiz ir jāiet pie psihoterapeita, jāizraksta zāles un tā tālāk, ja tev ir depresija. Bet tajā pašā laikā man kaut kā šķiet, ka tas tomēr ir tāds mūsdienu lieta, kas, ja tev ir depresija, ka tad tev virzīs tieši uz to pusi. Šajā kontekstā, jā, šoreiz tas ir vajadzīgs, jo mūsu mērķis ir atklāt cilvēku, kuram ir diagnosticēta depresija. Jā. Tādēļ tas arī atskaita māku. Jā, bet arī Ralfu. Jā. Vērsīsim uzmanību uz ekrāniem, klausoties atbildi uz jautājumu. Psihologs ir tiesīgs tev veikt atbalsta terapiju. Viņš tev var palīdzēt krīzē, runājot par tavām problēmām un meklējot problēmu izcelsmi. Psihoterapeits var arī tev izrakstīt medikamentus un reāli diagnosticēt. Arī psihiatrs var tevi diagnosticēt, izrakstīt medikamentus, taču tā atšķirības starp psihiatru un psihoterapeitu ir tā, ka psihiatrs pa lielam tev palīdzēs ar medikamentozo terapiju. Vai tu zināji atbildes un definīcijas šiem terminiem? Psihoterapeits un psihiatrs, manuprāt, ir tās lietas, kuras es visvairāk un visbiežāk jaucu. Bet es domāju, ka lielos vilcienos es zināju nozīmi. Jā. Ļoti labi. Kustamies tad uz izbalsošanu. Es esmu pieņēmis lēmumu. Balsoties arī uz to, ka tev šķita Ralfs nedaudz šeiti. Sauksim lietas īstajos vārdos. Tad es izbalsošu Ralfu. Tas otrais jautājums man vienkārši izsita no sliedēm pilnībā. Kā pa kalniem. Paldies tev. Paldies, Ralf. Otrā kārta noslēgusies. Paldies tev par dalību. Kā to šķiet, lai pareizo lēmumu pieņēma? Es nezinu. Sāksim trešo kārtu. Līdzīgi kā pirmajā kārtā, mēs jums uzdosim jautājumu. Jums būs atbildes laiks 30 sekundes. Vai esat gatavi jautājumam? Vai jums ir kāda uzticības persona, pie kuras jūs varat griezties tumšākos momentos? Un, ja jā, kā viņi jums ir palīdzējuši kādā situācijā?
Es teiktu to, ka tā ir mana mamma, tāpēc, ka sākot arī jau no agras bērnības, mana mamma vienmēr visur ir gājusi līdzi, tā kā pīla ir pīlēnu. Un es teiktu to, ka, ja tiešām ir kāds cilvēks, kas man zina, tā ir viņa, tā kā viņa tiešām ir cilvēks, pie kuras nekad nepaidīšos vērsties. Paldies. Mak, vai tu esi gatavs? Tavs laiks sākās tagad. Tātad mana uzticības persona bija mans vectēvs, un viņš, diemžēl, nomira, man šķiet, 2,5 gadus atpakaļ. Un līdz tam brīdim es visu laiku pie viņa braucu uz Lietuvu, jo viņš dzīvoja Lietuvā. Un es ar viņu vairāku bērnību pavadīju kopā, un mājās man nebija labi. Jā. Vai ir vēl kaut kas, ko vēlies pievienot? Grūti bez viņa, jā, bet es cenšos, jā. Paldies. Mārta, vai tu esi gatava? Jā. Tavs laiks sākas tagad. Man arī jāpievienojas, mana uzticības persona arī ir mana mamma, kas vienmēr man nāk pretī ar kādu padomu, kā man vajag. Un es vienmēr viņai varu pilnīgi visu izstāstīt, kas man ir uz sirds. Un tas pats svarīgākais ir tas, ka viņa man nekad nenosoda. Un viņa ciešām cenšas saprast pat tad, ja viņa līdz galam varbūt nesaprot, bet viņa tāpat man atbalsta un vienmēr ir man blakus, kad vajag. Skaidrs. Paldies jums par atbildēm. Vai ir kāds secinājums? Jā, šautauts mamām un vecstāviem un ģimenes locekļiem. Es biju gaidījis, ka būs uzticības persona kāds labākais draugs iespējams, jo bieži vien draugiem vieglāk ir atklāties nekā ģimenes locekļiem. Vai tev ir kāda uzticības persona, pie kuras griezties tumšākos brīžos? Mamma. Jā, man tiešām ir. Tev ir? Man ir, jā. Man tas ir labākais draugs un tēvs. Jā. Ļoti labi. Jā. Prieks, ka mums visiem ir tāds cilvēks mūsu dzīvē. Bet ir jākustās uz nedaudz skarbāku daļu, un mums ir jāizbalso vēl viens cilvēks. Es vairāk liecos uz Maku tikai tā iemesla dēļ, ka mēs jau iepriekš runājām par to psihoterapiju. Bet jā, es domāju, ka tas ir tas vienīgais iemesls, kāpēc es liecos vairāk uz tevi. Es laikam tev piekrīstu, jā, tīri pēc otrās kārtas saprotot, kad tu teici, ka tu esi apmeklējis psihologu. Paspēju tikai to, jā. Es negāju agrāk pie psihologa. Tad mums vajag jāsaka. Jā, ok. Tad tavu final answer. Final answer ir Maks. Paldies tev. Aiziet 4. un noslēdzošā kārta. Mums ir palikuši pēdējie 2 dalībnieki. Vai tev neliekas, ka tu jau iespējams esi izbalsojis? Varbūt. Vēl nav tik skaidrs. Jā, es nezinu, man grūti pateikt īstenībā. Bet es ceru, ka es esmu uz pareizā ceļa. Jums būs 2 jautājumi, un uz katru jautājumu jums būs atbildes laiks 20 sekundes. Klausamies. Cik bieži jūs ejat ārā ar draugiem, ballēties, tusēt, nezinu, piekdienās, sestdienās, svētdienās, darbdienās? Klau, tavs laiks sāks tagad. Es teiktu, ka diezgan bieži, ja ir tādi gadījumi, ka ir kaut kas tā kā ārpusskolas, tas visbiežāk notiek pie manis, jo man ir, kā jau iepriekš, man tā kā neusticība līdz galam, tāpēc es domāju, ka man personīgi būtu vieglāk, ja man nevajadzētu lieku stresu un braukt kaut kur. Paldies. Diemžēl man tev ir jāpārtraucos, laiks ir beidzies. Marta, vai tu esi gatava? Jā. Tavs laiks sāks tagad. Protams, es vislabāk jūtos mājās, bet, ja mani draugi man kaut kur izvelk, tad es vienmēr arī aizēju. Un tas nav bieži, bet ballēties man patīk, un es izēju arī kaut kur uz kino vai uz bowlingu vai uz citām vietām. Tā kā, tas nav bieži, bet tas ir vairāk tāpēc, ka ir darbs un skola un visādas citas lietas, ko darīt. Paldies. Kustamies pa taisno uz otro jautājumu. Kā jums ikdienā traucē depresija un cik ļoti? Klau, tavs laiks sākas tagad. Es teiktu to, ka varbūt man tas izpaužas to, ka tādā ziņā es varbūt sev noliedzu šo prieku, tāpēc, ka katru reizi, ja man tiešām ir kāds sasniegums, man vienmēr būs tāda kā tik slikta sajūta, varbūt tā kā, es varēju, nezinu, kāds cits to nopelnīs vairāk, kāpēc tas ir tieši man, ko es tādu izdarīju. Un tad līdz ar to, jā. Paldies. Marta, vai tu esi gatava? Jā. Tavs laiks sākas tagad. Visvairāk man traucēja tā, ka es esmu kļuvusi par vienpati. Man patīk vislabāk būt mājās un vienai. Es arī strādāju no mājām. Un, jā, tev viens arī vēl, kas ir, ka tev atņem hobijus, tev atņem vēlmi kaut ko darīt.
Un ir lietas, ko es agrāk darīju, man ļoti patika, un tagad man vienkārši tam nav emocionāla spēka. Paldies. Kādi komentāri no tavas puses varbūt? Es nezinu. Man ir tāda sajūta, ka tikpat labi visiem var būt, visiem nevienam var nebūt. Jā, es nezinu, esmu ļoti, ļoti apjuvusi. Teiksim, no Martas runātā. Marta ļoti strukturē savu argumentu ap pārliecināšanu vairāk. No Klāva tas, manuprāt, nāk dabīgāk. Teiksim, dažas lietas, ko tu minēji par to, ka tu neesi pelnījis konkrētas lietas, kas bija uzsveri. Nevis, ka tu jūties slikti, bet tu jau padziļinātāk atklāji kādu problēmu, kas ir bieži cilvēkiem, kas ir jau diagnosticēti ar depresiju. Tādēļ es vairāk tavās kurpēs slēgtos uz Klāvu un teiktu, ka mūsu pēdējais blefotājs ir Marta. Jā, man patiesībā arī sākotnēji varbūt ir, kad Klāvs ienācis kaut kā jūtu, ka tu varbūt tāds nedaudz domīgāks. Un tā arī tas viss tika aizvadīts kaut kā, varbūt pēc emocijām tādā ziņā. Lota, tad es tev lūkšu norādīt uz cilvēku, kurš neblefo. Kurš neblefo? Kurš neblefo. Ok. Tad tādā gadījumā es norādīšu uz Klāvu. Ir pienācis brīdis noskaidrot, kā tad ir patiesībā. Mūsu izvirzītais kandidāts tad ir Klāvs. Un tas, ko es no jums prasīšu, ir tiklīdz sākās atskaita 10 sekundes, 10 sekundžu beigās, lai īstais cilvēks, kurš neblefo, pakāptos soli uz priekšu. Lai sāks atskaita. Tev liekas, pieņēma pareizo lēmumu? Nē. Nē. Es tiešām nezinu. Man vēl sniegt skatīties. Man ir depresija. Es ieraugot Klāvu jau uzreiz biju pa 100% pārliecināta, ka viņam ir depresija. Biju ļoti pārsteigta, ka Marta beigās bija. Lai gan es nepaliku pēdējā un viņa neuzminēja, ka man ir depresija, es teicu visu, kā tas tiešām ir. Un, manuprāt, tas bija arī pats galvenais. Man likās, ka viņiem visiem ir depresija. Mēs bijām tuvu. Teiksim tā. Laikam man iet tas stereotipiskais līdzi varbūt par to, ka tu esi kā cilvēks tāds nedaudz bēdīgāks, varbūt neskaties tik ļoti cilvēkiem acīs vai kaut kā centies novērsties vairāk. Bet varbūt tas vienkārši tāpēc, ka tu strādā tādā vietā, kur vairāk tev ir arī jādarbojas ar cilvēkiem, vai tas tā nav? Nē, es tiešām strādāju no mājām un es strādāju tikai caur datoru, bet jā. Tas ir vairāk tas stereotipiskais, ka cilvēks izstāsta tāds bēdīgs un tāds. Un varbūt tas arī ir tas galvenais, tā ziņa, ka cilvēki ar depresiju mēs jau neesam vienmēr nomākti un bēdīgi. Ļoti bieži ir tāds gadījums, ka tu paskaties uz kādu un tu jau izveido kaut kādu priekšstatu par šo cilvēku, pat nezinot, tas ir sava veida, tas stereotips. Un man šķiet, ka tā ir un tā vienmēr būs. Es domāju, ka man šī pieredze pavisam noteikti noderētu vienkārši nespriest principā par cilvēkiem, pirms tu neesi viņus iepazinis. Un tas varbūt pat ne tikai un vienīgi saistībā tieši ar depresiju, bet ar pilnībā jebko, ka es vienkārši, es vērtēju cilvēku tieši pēc tā, ko viņš saka un kā viņš ar mani runā, nevis pēc izskata varbūt. Manuprāt, šeit atklājas vēl viena lieta par stereotipiem, ir tas, ka es tev teicu, ka Marta visdrīzāk nav šis cilvēks. Jā. Un es, esot šeit studijā, to neredzēju, kā jebkurš cits cilvēks mūsu sabiedrībā. Un kā jums pašiem likās, kādas jums bija sajūtas piedalīties atvērtā diskusijā par šo, ja tīpaši tev, Marta, kā tu jūties runājot par šo? Es nekad īsti skaļi neesmu par to runājusi. Es esmu caur puķēm varbūt teikusi, un es arī baigi neeju pa priekšu ar to, ka man ir depresija, un arī visiem saviem draugiem to nesaku. Bet sākotnējā, tāpēc, ka vienkārši to bija kauns, un tu īsti arī pats nesaproti, kas vispār ar tevi notiek. Bet par to ir jārunā, un jo vairāk cilvēki par to runās, jo varbūt tā visa stigma, kas ir ap depresiju, viņa mazināsies. Jo, man liekas, tāpēc arī tik daudz par to klusē, jo tas tev uzliek tādu zīmogu, tev ir depresija, skaidrs. Bet mēs visi esam parasti cilvēki, vienkārši, katram ir tās savi tarakāni galvā, mums ir citādāk veidi tarakāni. Tad jautājums pārējiem, kā jums bija ieņemt šo pozīciju, tēlot kaut ko tādu? Es zinu, ka latvieši mēs esam nedaudz drūmāki, jaunieši varbūt ir vieglāk, bet kāds jums ir sajūtas, kad jums ir jāieņem šī pozīcija? Pārsvarā viss, ko es teicu, bija tiešām, ka es sev noliedzu šos panākumus, tāpēc, ka man brīžiem šķiet, ka tas ir kaut kas, ko varbūt es neesmu galam nopelnījis. Bet tajā pašā laikā
es domāju, ka tas nevienmēr var arī tieši saistīties ar depresiju. Tas ir vienkārši varbūt ar savu to pašu, vienkārši self-sabotāžu. Jo ir daudz cilvēku, kas sevi tā sabotāžē, un viņiem nav depresiju. Vai kādam citam ir ko piebilst? Nu, man bija ļoti grūti. Es tiešām visu laiku gribēju svaidīt, priecāties un teikt visu kaut ko foršu. Bet tad man tāds arī tie paši stereotipi, ka man gribējās, zinu, kādi viņi var. Man jābūt drūmai, man jābūt tādai bēdīgai, bet jā, bija ļoti grūti. Bet kas ir interesanti, Marta arī visu laiku uz mani skatījās un smaidīja. Tā kā nebija tā, ka tas ir kaut kāds veids, kā pateikt, kuram ir, kuram nav, jo kā cilvēks noteikti es nekad mūžā nepateiktu, bet vienkārši nevar laikam pēc tā tik ļoti iet, kā es biju sākotnēji iedomājusies, ka tagad es pateikšu, varēšu tā kā policists pateikt. Es atvainojos, kurš man neizskatās, vai kurš nesmaida, bet tā absolūti nav. Tas ir tas, ko mēs šeit esam pierādījuši, to, ka šīs lietas nav tik virspusīgas, lai mēs varētu šādā sarunā to pierādīt. Un paldies jums, un tagad kustēsimies tālāk uz jūsu diskusiju. Tas, ka varbūt nezinu atšķirības starp psihiatru, psihoterapeitu un psihologu, tas, man liekas, nav tas galvenais, pēc kā vērtēt, vai cilvēkam ir depresija. Jo tādu definīciju no grāmatas arī nevaru pateikt. Un it īpaši, ja tev ir dots tik īsts laika limits, lai kaut ko pateiktu, man liekas, tas viss arī vēl vairāk sāsina un ir grūtāk. Bet kopumā, man liekas, jūs tikāt galā ok. Kad ir tas moments, kad atklāji, ka tev ir šī depresija? Kaut kāds pirmsākums bija pirms tiem 7, 8 gadiem, ko es minēju, bet nebija tā, ka man uzreiz likās, ka man ir depresija. Tas viss sākās ar diezgan biežām un tādām ilgām galvas sāpēm, un tad man aizsūtīja pie neirologa, un tad bija tā slavenā veģetatīvā distonija, kas pēc tam es lēnām sapratu, ka tās galvas sāpes nav vienkārši tāpat, bet viņas ir vairāk saistītas ar ko šādu. Bet pirmo reizi pie ārsta aizgāju, man liekas, tikai pirms 4 gadiem. Es diezgan ilgi vārījos pati savā sulā, un man likās, ka viss jau ir ok un ka nav vērts nekur iet, jo man ir bijusi salīdzinoši ļoti laba dzīve, ļoti laba bērnība, un man likās, ka man nav īsti par ko būt depresijai. Un tā kā es burtiski tikai pirms pāris gadiem aizgāju un sapratu, ka tomēr ir. Un tu varbūt atceries kaut kā, kas bija varbūt kaut kāds mirklis, ka tu ok, jā, labi, šis notiek, kas notiek. Tad, kad es sapratu, ka ir jāaiziet pie ārsta, tas bija, manuprāt, tad, kad tā bija 20. gada vasara, man šķiet, ka es burtiski nedēļu neizkāpu no gultas, un es sapratu, ka nē, šis nav ok, ir kaut kas jāsāk darīt lietas labā. Tad, kad tu saki, ka es nevaru izkāpt no gultas, vai es nevaru izdarīt lietas, kas it kā liekas tik ļoti pašsaprotams, un cilvēkam pirmais instinkts ir pateikt, kā vienkārši ej un dari. Bet saprast to, ka tu fiziski nespēji sevi piespiest, izkāpt no gultas, un tev vienkārši liekas, ka tev viss ķermenis ir tonu smags, un tu esi piekalts pie gultas. Tā ir vienkārši sajūta, ko es, protams, nevienam nekad nenovēlētu piedzīvot, bet to saprast var tikai un vienīgi tad, ja tu to sajūtu kādreiz esi piedzīvojis. Lai noskaidrotu, ko par šo domā tava mamma, suns vai kaimiņiem, dodies uz TikTok 16+ kontu un uzmeklē rubriku Sāniela, kur iespējams arī redzēs kādus aizkadrus vai dzirdēs, ko par to domā cita sabiedrības daļa. Kā arī, ja tev ir aizdomas par depresiju vai par kādu citu mentālo veselību, palūdzu pēc palīdzības. Bet tas arī viss. Paldies, čau, adios un tiekamies nākamajā epizodē. Šīs bija blefs. Gaidat nākamo epizodi. Šī bija Rība, Markus Rība. Atā! Esiet atklāti. Man patīk, kas tev saka, bet es reāli blefoju cik ilgu laiku. Ja ilgstoši vismaz 2 nedēļas pēc kārtas izjūti sliktu garastāvokli, apetītes zudumu, tev ir zudusi interese par hobijiem un spēja priecāties par lietām un notikumiem, kas agrāk tev sagādāja prieku, droši meklē palīdzību. Tev tā nav jājūtas. Vērsies pie ģimenes ārsta, lai nepieciešamības gadījumā ārsts var palīdzēt saprast tālākos soļus. Ja vēlies palīdzību meklēt anonīmi, zvani uz vienoto krīžu tālruni 116 123, kur tevi uzklausīs un sniegs padomu.